Sveicināti! 1986. gada 24. aprīlī dēļ konstrukcijas nepilnībām, projektēšanas un personāla kļūdām eksplodēja Černobiļas atomelektrostacijas 4. energobloka reaktors. Par šo avāriju jau sen ir dzirdējusi visa pasaule, bet maz kurš zina, ka 5 gadus pēc traģiskajiem 86. gada notikumiem 1991. gada oktobrī, burtiski dažus mēnešus pirms PSRS sabrukuma, Černobiļas spēkstacijas 2. energoblokā notiek vēl viena nopietna avārija, kura mierīgi varēja atkārtot 1986. gada katastrofu. Šī avārija tika turēta noslēpumā, un pateicoties datu neizpaušanai par šo notikumu visdrīzāk, ka jūs pat neesat dzirdējuši. Šajā video pastāstīšu, kas tad atgadījās jau tā avārijas stāvoklī esošajā spēkstacijā 1991. gadā. Diezgan daudzi domā, ka uzreiz pēc 1986. gada avārijas visa Černobiļas spēkstacija tika apturēta un viss tika slēgts, lai gan tas nav gluži tā. Īsu brīdi pēc sprādziena reaktori vēl turpināja darboties, bet vēlāk tika apturēti uz pārbaudi un nepieciešamiem remontiem, jo sprādziens 4. blokā bija bojājis daudz dažādu kabeļu, savienojumu un komunikāciju līniju. Pēc pabeigtajiem sistēmu modernizācijas un drošības darbiem 1986. gada 27. jūnijā, kurus apstiprināja PSRS energo ministrija un kuri bija virzīti uz atomelektrostaciju ar RBMK reaktoru tipiem drošību paaugstināšanu, 18. septembrī tika saņemta oficiāla atļauja uzsākt 1. energobloka reaktora fizisko iedarbināšanu. 1986. gada 1. oktobrī tika palaists 1. energobloks un 16:47 tas tika pieslēgts energotīklam. 5. novembrī tika palaists arī 2. energobloks. 1987. gada 24. novembrī tika uzsākta 3. energobloka reaktora fiziskā iedarbināšana. 1987. gada 31. decembrī ar valdības komisijas lēmumu numur 473 tika apstiprināts Černobiļas atomelektrostacijas 3. energobloka pieņemšanas eksploatācijā akts pēc remonta un atjaunošanas darbiem. Kādu laiku stacija darbojās ierastajā režīmā bez nopietniem incidentiem. Darbinieki kā ierasts pieņēma un nodeva maiņu, stacija ražoja elektrību, savukārt likvidācijas darbi vēl tikai turpinājās un turpinās arī šodien, bet viss izmainījās 1991. gadā. Kas tad notika? 1991. gada 11. oktobrī pēc kapitāla remonta tika nodots eksploatācijā Černobiļas atomelektrostacijas 2. energobloks. Sasniedzot iestatīto jaudas līmeni, pēkšņi pats par sevi ieslēdzās viens no energobloka turbīnu ģeneratoriem. Tas notika 20:10 pēc Kijevas laika. Kā tā vispār varēja notikt, ka viens turboģenerators pēkšņi sāka strādāt pats no sevis? Izmeklējot negadījumu cēloņus, tika konstatēts, ka stacijas būvniecības laikā tika pieļauts būtisks defekts. Kā izrādījās, signāla un vadības kabeļi bija ievietoti vienā kabeļu renē, kas pats par sevi ir nepieņemami. Sakarā ar izolācijas zudumu starp diviem kabeļiem turboģenerators pēkšņi ieslēdzās un tas sāka strādāt elektromotora režīmā, proti sāka absorbēt enerģiju, nevis to ģenerēt. Turboģenerators nostrādāja tikai 30 sekundes, pēc tam tas sāka brukt kopā no radītajām slodzēm. Pirmie saplīsa turboģeneratora vārstas gultņi, iekārta pazaudēja savas hermetiskās īpašības, kā rezultātā noplūda liels daudzums eļļas un ūdeņraža un izcēlās ugunsgrēks. Pirmie ugunsgrēku turbīnu zālē dzēsa Černobiļas AS ugunsdzēsēji. Mašīna telpā tonnām dega eļļa, kas stipri pacēla temperatūru zem jumta, un beigās tas neizturēja un simtiem kvadrātmetru mašīnas zāles jumta iebruka uzkrītot virsū turboģeneratoram. Šādi izskatījās ugunsgrēka vieta nākamajā rītā pēc avārijas. Aiz sienas labajā pusē atrodas pati reaktora zāle, bet fonā redzams slavenais Černobiļas atomelektrostacijas ventilācijas skurstenis. Trakākais bija tas, ka sabrukušais jumts sabojāja ļoti svarīgas priekšreaktora vadīšanas iekārtas, kas īstermiņa perspektīvā varēja novest 2. energobloka reaktoru nekontrolējumā stāvoklī un beigās pie sprādziena dēļ pārkaršanas. Tas būtu 1986. gada katastrofas atkārtojums. 2. energobloka reaktors tika nekavējoties izslēgts, taču bija nepieciešams to pienācīgi atdzesēt, un tas nebija tik vienkārši izdarāms, jo ugunsgrēka un jumta sabrukšanas dēļ tika bojāti ūdens sūkņi. Reaktora atdzesēšanas
projektēšanas procesā atklājās vēl viens Černobiļas atomelektrostacijas projektēšanas defekts – avārijas ūdens kontūru papildināšanas sūkņi, kuri bija tik nepieciešami reaktora dzesēšanai, un parastie padeves sūkņi atradās vienā telpā, un ugunsgrēka rezultātā reaktoram faktiski tika atņemti visi augsta spiediena ūdens avoti. Reaktors tika atdzesēts faktiski izmantojot tikai vienu galveno cirkulācijas sūkni, kas darbojās tikai ar pusi no nepieciešamās jaudas, un šīs dzesēšanas laikā pastāvēja diezgan liela varbūtība, ka reaktors varētu eksplodēt no pārkaršanas. Vai radiācijas līmenis palielinājās 1991. gada avārijas rezultātā? Jā, galvenais iemesls tam bija radioaktīvi aerosoli, kuri radās degot jumta elementiem, kuri bija uzsūkuši sevī radiāciju jau kopš 1986. gada. Visi likvidatori, kas nodarbojās ar šī negadījuma sekām, strādāja nepieciešamajā aizsardzībā. Saņemtā radiācijas deva nebija tik liela. Avārijas mērogs bija visai nopietns. Ugunsgrēka laikā izdega 180 tonnas turbīnu eļļas un 500 kubikmetru ūdeņraža. Iebruka gandrīz 2500 kvadrātmetru turbīnu zāles jumta. Sabrukušo konstrukciju masa pārsniedza 100 tonnas. Avārijas seku likvidēšana savā ziņā atgādināja 1986. gada avāriju miniatūrā, jo likvidatoriem atkal nācās meklēt īpaši radioaktīvos atkritumus un izvest tos uz apglabāšanu. Pēc 1991. gada avārijas otrais energobloks tika uz mūžu slēgts. Ukrainas valdība tika pakļauta intensīvam spiedienam no citām valstīm, lai Černobiļas atomelektrostacija tiktu slēgta pilnībā, taču Ukrainas valdība noraidīja lūgumus un spēkstacija turpināja darboties ierastajā režīmā ar 2 energoblokiem. Tomēr 1995. gadā Ukrainas valdība parakstīja saprašanās memorandu ar lielā septītnieka valstu valdībām un Eiropas Savienības komisiju. Tika sagatavota stacijas slēgšanas programma. Pirmais energobloks tika apturēts 1996. gada 30. novembrī, savukārt trešais 2000. gada 15. decembrī. Černobiļas atomelektrostacija tika apturēta pilnībā un sākās plaši stacijas demontāžas darbi, kuri turpinās arī šodien. Kā redzat, vēl nedaudz un 1986. gada notikumi varēja atkārtoties, un kas to lai zina vai lielākā vai mazākā apmērā. Bet labi ir tas, kas labi beidzās, globālā katastrofa neatkārtojās un turpmāk diez vai arī atkārtosies šajā spēkstacijā. Rakstat komentāros, ko domājat par šo atgadījumu. Paldies par uzmanību!